No 8. līdz 11. maijam Madonas valsts ģimnāzijas mediju pulciņa audzēkņi devās kārtējā pieredzes apmaiņas braucienā uz Tartu, kur Latvijas-Igaunijas starpvalstu projekta ietvaros kopā ar Lahti ģimnāzijas audzēkņiem aizvadīja darba un radošas iedvesmas piesātinātas dienas. Vizītes gaitā madonieši apmeklēja profesionālās igauņu filmu studijas, Baltijas mediju skolu un, kā uzsvēra paši jaunieši, vietas, kur līdz šim neesam bijuši. Man ļoti patika īstenībā redzēt visas studijas. Es pat Latvijā nebiju bijis tādā TV3 vai kādā citā, un tad man šausmīgi patika, ka es varēju redzēt, piemēram, kā uzņem kādu populāru seriālu, kā viņi stāstīja, ka viņš ir tāds leģendārs seriāls un tā, un es redzēju, kādām kamerām un aparatūru viņi strādā. Tiešām varēju saprast, vai es gribu savu dzīvi saistīt ar to. Ļoti priecājos, ka ierados. Nekad nebiju arī bijis Igaunijā iepriekš. Spilgtākās emocijas tiešām tas, ka man likās ļoti patīkami, ka visas vietas, ko mēs apskatījām, tas bija tieši tas, kas interesē. Mediju pulciņš sekmīgi darbojas jau kopš rudens, un šajā laikā daļa audzēkņu nopietni apsvēruši ieceri savu turpmāko profesionālo darbību saistīt tieši ar mediju jomu. Mēs bijām vienā skolā, un tur mums izstāstīja ļoti daudz Baltijas mediju skolā, un tur mums izstāstīja samērā daudz par to, kādas iespējas ir mācīties. Un saprotu, ka es noteikti vēlētos darīt kaut kādu operatora darbu vai režisora darbu, vai strādāt tādā studijā. Izskatījās diezgan radoša vide. Es domāju, iet uz Baltijas mediju skolu, bet tas ir tikai naudas jautājums, jo 3000 eiro gadā nav maza nauda. Bet, ja atradīsies iespējas, tad, domāju, noteikti. Jau tagad mediju pulciņa dalībnieki ar aizrautību vēro profesionāļu veikumu. Skatoties filmas vai televīzijas raidījumus, jaunieši saskata aizkulises un to, kas skatītājiem paliek apslēpts. Piemēram, arī kur bija tas Estonian Idol. Tas ir likās ļoti interesanti, kā viņi īstenībā tur ņemās, ka tur ir kā reklāma televīzijā, un tur cilvēki skrien un liek visādas mantas visur un tas viss. Un kā tur var redzēt, kā kameras mainās, ka tā sarkanā lampiņa iedegās, un tas skaidrs, tas cilvēks tagad ir tiešraidē un tā. Tas bija ļoti interesanti. Nenoliedzami liela nozīme ir pulciņa tehniskajam aprīkojumam, iespējai darboties ar videokamerām, kas agrāk nebija iespējams. Pirmīt man nebija vispār pieejas kamerām, man bija tikai tāda doma, ka es varētu kādreiz varbūt iet mācīties, bet tagad, kad es esmu guvis pieredzi, esmu 100% pārliecināts, ka es noteikti tieši uz turieni mācīties. Ļoti patīk skatīties filmas, un tad ir tiešām arī tā iedvesma, varētu pats kaut ko darīt, bet nebija iespēja, un tagad var strādāt. Igauņu mediju klases pasniedzēja Gerlī uzsver, ka bez darbošanās ar kamerām svarīga ir jaunu draudzīgu attiecību veidošanās, svarīgi uzzināt vienam par otru vairāk. Man vislielākais iegūms parasti ir izveidojušās attiecības starp studentiem. Esmu iegūsi jaunus draugus, jaunu enerģiju un motivāciju darboties mediju jomā. Esmu novērojis, ka atšķirībā no mums latviešu puiši zināšanas apgūst daudz dziļāk. Viņi visur atrod ko interesantu. Aizvadīto dienu mērķis bija atrast jaunus veidus, kā filmēt, redzēt, kā strādā lielie igauņu mediji. Manuprāt, tas ir nopietnākais iegūms šajā projektā. Bet šovasar aktivitātes turpināsies. Madonas mediju pulciņa dalībnieki apgūs praktiskās iemaņas pašmāju lielākajās televīzijas studijās.